Čau! Es vēlos parunāt par embodimentu. Kas tas ir? Kāpēc es ar to nodarbojos? Kāpēc man tas ļoti patīk? Ko tas man dod? Un, parunājam par šo tēmu. Čau! Es vēlos nāk no vārda body, ķermenis. Un, ja ir runa par embodiment, tad tas ir, protams, saistība ar ķermeni. Es, piemēram, embodiment iztulkot latviski kā iemiesot, arī iemiesot miesā, un kā ieviest kaut ko, tad iemiesot, ieviest savā miesā kaut ko. Izklausās dīvaini, bet tas ir kļūt par kaut ko, būt. Pieņemsim, ja es esmu cilvēks, kurš nav ļoti pašpārliecināts, dēļ savas iepriekšējās dzīves pieredzes, esmu augot, man visu, kas notika manā dzīvē, man radīja personību, kura nav pašpārliecināta. Un, ja es vēlos to mainīt, un es vēlos būt pašpārliecināts cilvēks, es šodien izdomāšu viss, es no rītdienas vai no šodienas, no šī brīža būšu pašpārliecināts cilvēks. Vai man izdosies būt pašpārliecinātam cilvēkam? Kā tev liekas? Es atbildēšu pēc savas pieredzes? Nē. Tāpēc, kad viens ir jāpieņemt lēmumu un gribēt, un domāt, ok, viss, es būšu tagad pašpārliecināts cilvēks, bet tad, kad tu izies ārā cilvēkos, vai tu būsi pašpārliecināts cilvēks? Nē, tāpēc, kad tas būt nepašpārliecinātam cilvēkam ir vairāk ierasts nekā būt, piemēram, pašpārliecinātam cilvēkam. Tas ir jau mūsu tā kā identitāte, jau pieņēmums, kas es esmu. Es esmu nepašpārliecināta, un es tā, piemēram, arī uzvedos. Tātad tas ir kaut kas, ko es iemiesoju, tā kā šī personība, gan arī tas ir, protams, vairāk saistīts ar reakcijām un emocijām, par to nedaudz vēlāk, bet, tur ietilps, viss kaut kas, gan nervu sistēma, gan zemapziņa, jo nervu sistēma ar neapzināto prātu ir vienoti, un tagad tur, bijās viss kaut kas kopā. Tātad tas, kad es tagad izdomāju, viss, es būšu pašpārliecināta, bet mana identitāte ir visu manu dzīvi spēlējusi nepašpārliecinātību, un tas ir kaut kas, ar ko es asociējos, tas nesanāk ar vienkārši, es tagad izdomātu tik viegli tā kā pārlikt uz citu identitāti. Tāpēc, kad mūsu identitāte vijās ar visu kaut ko, kā es jau minēju, ar nervu sistēmu, ar zemapziņu, tas ir tas, kas veido vispār mūsu to identitāti. Un arī iepriekšējās dzīves pieredzes, kas atkal vijās ar to pašu nervu sistēmu, pieņemsim, un prātu. Un, ja es gribu to mainīt, man ir jāstrādā ar, ne tikai ar to, ar savu prātu, kad es kaut ko izdomāju ar savu apziņu, kad es vēlos būt, bet man tas ir arī jāiemieso, šī personība, šī jaunā identitāte. Un kā es to varu darīt, ir praktizējot to. Ko ties mūsu dzīvi vada neapzinātās domas, neapzinātās emocijas un stāvokļi, zemapziņa, pieņēmumi, iepriekšējās dzīves pieredzes, dažādas tās reakcijas, emocijas. Lielākoties mēs visu darām no šīs zemapziņas, no 95%, un apziņas mums ir tikai 5%. Un tātad es ar saviem 5% apzināto prātu izdomāju, ka es būšu tagad pašpārliecināta, bet 95% jau ir tie, kuri ir izdomājuši, nevis izdomājuši, bet tie, kuri tur šo, es esmu nepašpārliecināta. Un tātad, ja es vēlos to mainīt, man ir jāstrādā ar šiem 95%,
ka man jāmaina šī nepašpārliecinātība uz pašpārliecinātību. Un veids, kā es to daru, viens ir strādājot ar savu nervu sistēmu, ar saviem stresiem, ar savām iepriekšējām dzīves pieredzēm, ar šīm reakcijām un veidojot jaunus neironu ceļus smadzenēs un palaižot stresu no vecajiem. Tā kā palaižot daudz ko no šīs vecās identitātes un iemiesoju, tā kā rādu jauno identitāti. Un vēl viens veids, kā es to daru, ir praktizējot, arī tas ir īstenībā izveidot tos jaunos neironu ceļus, un tas ir dažādi veidi, kā to var izdarīt, un arī to praktizējot savā ķermenī. Viens ir savā nervu sistēmā un veidot to savā prātā, bet arī savā ķermenī praktizējot. Un es to, piemēram, viens ir, piemēram, labs veids ir, iztēle, bet otrs, man liekas, tikai iztēloties, ar to vien nepietiek. Mums ir arī tas jājūt, ka mēs tas esam, tātad emocija, bet vien ar to arī nepietiek, jo ķermenim ir tiešām jājūtās droši būt šī jaunā versija, un tāpēc nāk klāt, piemēram, kustība, kas ir vairāk, piemēram, saistītas, piemēram, ar somatiku. Piemēram, es izmantoju bieži vien dēju, lai iemiesotu kaut kādu savas versiju, lai tā kā drošā vidē izpaustu šo versiju un iemiesotu, kļūtu, kas ir gan ar tas ir kopā jau vienots ar manu iztēli, ar manu prātu, vārdiem, domām, jums skan mūzika ar kaut kādiem šiem vārdiem, gan arī ar kustību, kur es ar ķermeni tā kā vēl papildus tā kā iemiesoju tiešām, piemēram, ar kustību. Ir, piemēram, šī kustība, tā ir power, tā kā spēka poza, tāda, ja tu gribi būt spēcīgs cilvēks un spēks un tā kā empowerment, tad šī ir viena no šīm tā kā pozām, varbūt ne sēdus, bet kājās stāvot. Un, piemēram, ja es gribētu tā kā iemiesot tā kā spēcīgāks sevis versiju, es noteikti darītu šādi ar ķermeni. Ļoti svarīgi ir arī tā kā ieviest ķermeni, tieši ķermeņa kustību, jo pieņemsim, es varu iztēloties un justies un domāt, bet man, piemēram, ķermenis jūtās bezspēcīgs, pieņemsim. Un tas ir diezko tā kā aizvērts, kautrīgs, pieņemsim. Bet tāpēc ir līdz jābūt šai ķermeņa kustībai, tā kā būt tā kā pašpārliecinātam, kā ķermenis izskatās, ka viņš ir pašpārliecināts. Sākt to praktizēt, ieviest, jo arī, ja ķermenis iemiesos, piemēram, šo pozu, arī būs vieglāk tā kā justies tā. Protams, arī, tas īstenībā kopā bijās arī, protams, ja mēs jūtamies, piemēram, pašpārliecināti, mēs uzreiz arī stāvēsim pašpārliecinātāk nekā, ja mēs nejūtamies pašpārliecināti. Tā kā, visu to man patīk caur dēju. Ļoti vienkārši taisot kaut kādus, piemēram, saucamos rituālus vai iet tādā meditācijas stāvoklī, un es to daru kopā ar kustību. Un bieži man sanāk īstenībā kaut ko iemiesot, kaut ko jaunu. Man ir, piemēram, bija kaut kāds, es neatceros, jaunais mēnesis vai pilnais mēnesis, un man ir uzfilmēts video, kuru es tā kā kautrējos publicēt, jo viņš izskatās crazy, bišķīt, traki, tāpēc, kad, es saprotu, tā vismaz skatītos cilvēku, kur nesaprotu, ko es daru. Bet tajos video, piemēram, ir tas, kad tur bija, kad es tā kā vēlējos kļūt par jaunu versiju sevis, un es caur meditāciju kļuvu par šo jauno versiju, un šī bija kustīgā meditācija. Es kļuvu gan meditējot, jūtoties, gan iztēlojoties, gan arī ar kustību. Es vienkārši tā kā es piedzīvu kā jaunas sevis versiju, un es ar vārdiem vēl to kā aformāciju teicu. Tagad mēs piedzimām kā jaunākā versija,
vai, labi, es neatceros, ko es īsti teicu, gan jau es publicēšu to video. Un jā, ar vārdiem, es jau tā kā iemiesoju to procesu, ko es vēlos piedzīvot, kad es kļūstu pie jaunu versiju, kad es, pieņemsim, piemēram, rituāls, piemēram, esmu nolikusi, piemēram, virvi, un es viņai pārkāpju pāri un izdaru šādi, es tikko un ar iztēles pārkāpu no vecās dzīves uz kaut ko jaunu, kā spēcīgāk versijas sevis, un pēc tam es vēl priecājos un to nosvinēju. Tas arī ir embodiment, es jau iemiesoju to, ko es vēlos savā dzīvē redzēt, es iemiesoju jau to, ko es vēlos savā dzīvē pieredzēt, es iemiesoju to drošā vidē sākumā, jo iemesls, kāpēc mēs tā kā nespējam to darīt, jo mēs nejūtamies droši, jo mums ir bijušas šīs iepriekšējās dzīves pieredzes tā kā negatīvas visbiežāk, un tāpēc mums, piemēram, nav bijis droši, piemēram, būt pašpārliecinātiem, un tāpēc mūsu tā drošība bija būt tā kā sevi slēpt, sevi nokušināt, būt pēc iespējas klusākiem, neredzamākiem un mierīgākiem, mazāk izpausties un varbūt mazāk izteikt savu viedokli, domas vai savu redzējumu vai runāt pretī, viss kaut kādas lietas. Un kas var nākt, viens ir no ģimenes, otrs ir arī no vispār apkārtējās vidas un arī no sabiedrības, jo sabiedrības visi moduļi un visi uzskati un vispār kā sabiedrība vispār ļoti daudz ietekmē, ļoti daudz, jo mēs visu laiku taču atrodamies sabiedrībā. Un es, piemēram, ar savu dēlu, piemēram, redzu, kā sabiedrība ļoti ietekmē. Es, piemēram, ieeju veikalā, viņš, piemēram, kaut ko, pieņemsim šodien, piemēram, viņš kaut ko gribēja, ko es viņam negribēju pirkt, jo tas nav īpaši veselīgi, un man bija tāds, ne, es to nepirkšu, viņš bija nogurs, un viņš uztaisīja kašķi, un sāk raudāt, un apkārtējie cilvēki taču arī ir veikalā. Un tad, ja, protams, ir kāds cilvēks, kurš izdomā iesaistīties, un vēlās pēkšņi sāk runāt ar manu dēlu un prasīt, teikt, kāpēc tu raudi, neraudi, un šī arī ir sabiedrības ietekme, bērns piedzīvo kā apkārtējā vide, par to, kā viņš izpaužās, tas, kas viņš ir, kādas emocijas, tā kā viņš drīkst izpaust, nedrīkst izpaust, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams, un viss tam līdzīgi. Tā kā, jā, nedaudz bišķī tā aizklejoju, bet jā, sabiedrība vismaz spēlē ļoti lielu lomu. Pieņemsim, lielākoties, piemēram, mēs bērnībā esam pieņēmuši šos neatzinātos pieņēmumus par kaut ko, ka, piemēram, es nedrīkst būt pašpārliecināta, jo tas nav droši priekš manīm. Un tad, es sevi cenšoties pasargāt, cenšos nebūt pēc iespējas vairāk pašpārliecināt, jo tas manai nervu sistēmai, manam neapzinātam prātam, manam iekšējam bērnam ir nedroši, jo viņš to ir iepriekšējos dzīves gados ir no dažādām pieredzēm ir iemācījies sev pieņēmis. Un tāpēc, piemēram, ir ļoti grūti tagad iziet pasaulē un būt esmu pats drošākais cilvēks, pats pašpārliecinātākais cilvēks pasaulē. Nu, nē, ja tev ir tā kā visa šīs tavu iepriekšējā dzīve, kur tu jūties nedrošs, un es tik ļoti, tā kā tev ir bijis šīs vairākās pieredzes, protams, tev būs grūti, vienkārši pēkšņi esmu pašpārliecināts. Un tāpēc, lai to vispār spētu darīt, tas ir jāsāk praktizēt drošā vietā, un droša vieta ir droša vide pirmkārt, kur tu zini, ka tev neviens neuzbruks, un uzbrukt nav obligāti fiziski, arī mentāli nenosodīs, jo bērnam vislielākā nedrošība ir īstenībā nebūt mīlētiem, jo viņam mīlestība, pieņēmums, tas ir pats svarīgākais, tā kā iederēšanās, jo ja man nemīlēs, nepieņems, tas ir nedroši, man var pamest.
un bērns ir ļoti atkarīgs no pieaugušiem cilvēkiem. Tā kā viņam šis ir tā kā pats primārais. Arī kontakts, piemēram, ja, piemēram, pieaugušam cilvēkam nepatīk pašpārliecinātība, jo kaut kāda iemesla dēļ, tad, protams, zūd tas kontakts. Bērns, piemēram, izjūt, kad es esmu pašpārliecināts, tad, reku, man ar pieaugušo cilvēku zūd kontakts, jo viņš man atgrūž, viņam tas nepatīk. Tātad tas nav droši to darīt, jo bērnam pats svarīgākais ir kontakts. Atkal pēc tā, ka viņa vajadzības ir atkarīgas no pieaugušā cilvēka, jo bērns nav spējīgs vēl par sevi parūpēties. Tā kā tas ir tas atkal izdzīvošais princips. Un tas viss bijās, ar to zemapziņu, vairāk ar somatiku, ar nervu sistēmu. Tā ir ritīgi interesanta tēma, vismaz par ko vairāk parunāt un par ko uzzināt un saprast, kas ir noderīgi jebkuram cilvēkam dzīvē. Un dēļ tā ir tas, ka mēs varam nejusties droši. Un mums ir vajadzīga šī droša sākumā praktizēt to drošā vidē, lai mēs spējam vispār izveidot tos jaunos neironu patvejus, neironu jaunos ceļus. Un tad mēs arī būs brīdis, ka mēs būsim spējīgi tā arī parādīties dzīvē pa maziem solīšiem. Ja tas ir process. Būtu jau forši, mēs varētu uzreiz to izdarīt. Var jau mēģināt, protams, un, protams, tas ir, piemēram, arī kāpt pārpus savas komfortzonas, un biežāk mēs to arī praktizēsim ārējā dzīvē, un saņemsim arī pozitīvu, tā kā, pieredzi, tad mēs varam tā kā sāk parādīt savai zemapziņai, skaties, patiesībā īstenībā tas ir droši, jo redz, šī pieredze bija pozitīva, un tad jau var sākt mainīt šo identitāti, bet tas, notiek pamazām ar solīšiem, jo ir vajadzīgs smadzenēm, zemapziņai vairāk tie pierādījumi, lai tā kā viņi spētu tiešām redzēt, ka tā nav patiesība. Piemēram, ka šis nav pieņēmums. Un, piemēram, bieži vien patīk arī apgāst savus pieņēmumus. Pieņemsim, jebko, ko es esmu pieņēmis dzīvē, es varu to apgāst. Un vienmēr ir iespējams atrast faktus īstenībā, kur, piemēram, šis pieņēmums ir īstenībā nepatiess. Un tas arī ir tādā ziņā prātu tā kā programmēšana, bet tā kā pozitīva programmēšana, jo mums prāts jau ir diezko daudz ieprogrammēts negatīvi, es zinu kā datoriem, bet tas ir, piemēram, no visādīgām pieņēmumiem, no saviem vecākiem, no sabiedrības, un daudz pieņēmumu, ko mums stāsta, kā kaut kas ir īstenībā nav patiesi, bet tās ir mūsu iekšējās programmas, šie pieņēmumi, un tad mēs veidojam dzīvi pēc šiem pieņēmumiem. Un, piemēram, ja tu gribi veidot savu dzīvi savādāk, tad jāveido jauni pieņēmumi. Bet ir jāapgāž vecie pieņēmumi, jāizveido jauni un jāparāda, jāapliecina, ka tie jaunie pieņēmumi ir patiesība, pamatot, un kad ir droši viņi, drošāk varbūt nekā tie vecie. Un tas ir jāpraktizē drošā vidē. Droša vidi man ir, piemēram, esot vienai, vai esot kāda cilvēka kompānijā, kurš ir spējīgs rast šo drošību, kurš nekļūs, piemēram, aktivizēts pēc kaut kāda šī trigera un spēs tā kā turēt šo drošo vidi, lai es varu šo, piemēram, personību izpaust. Droša vidi, kur ir cilvēks, kurš spēj būt neitrāls uz to, vai spēj būt mīlošs un pieņēmošs. Gan arī tas man kopā vijās ar arī atkal nervu sistēmu, pieņemsim. Tā cilvēka nervu sistēma ir droša. Tad, kā mēs varam praktizēt embodiment? Tas ir izspēlējot. Vēl viens fakts, bet es viņu nespēju precīzi atcerēties. Ko es nespēju atcerēties, ir cipari. Es zinu, kad ir viens fakts bija pierādīts, kad, lai izstrādātu jaunus neironu tos ceļus, priekš jaunas darbības, piemēram, jauniem, tā kā
ieradumiem bija vajadzīgi kaut kādi, man liekas, 200 kaut kas. Es neatceros to skaitli, vai pat es neatceros 200 vai 1000 reizes to praktizēt. Tā kā to dzīvē reāli, piemēram, to ieradumu darīts, tā kā atkārtot, līdz tā kā viņš ir ieviests, bet caur spēli pietiek ar 5 reizēm, līdz veidot šos jaunos neironu ceļus. Un tas man likās, wow, ko? Tikai 5. Diemžēl neatceros to precīzo ciparu. Mēģināšu atrast precīzāk. Un kas ir šī rotaļas spēle? Tas ir radošums, emocija, kustība, ar vārdiem, afirmācija, ar kustību, iemiesot, izspēlēt, rotaļu, iztēloties visu kopā. Mēs veidojam caur to jaunus neironu ceļus, lai kļūtu par to, ko mēs vēlamies būt. Mēs praktizējam jau to drošā vidē. Es to daru caur dēju, es to daru arī izspēlējot kaut kā caur kaut kādiem tiem rituāliem vai praksēm, gan arī strādājot ar savu nervu sistēmu, caur elpošanu, caur veidojot, tā kā palaižot to stresu, tas savas pašas pieredzes no savas nervu sistēmas un ķermeņa izvadot, tāpat laikā izveidojot jaunos neirontos ceļus. Un tad es tos esmu spējīga, nevis man pat speciāli jācenšas, piemēram, būt dzīvē pašpārliecinātai, bet man tas dabīgi vienkārši tad sanāk. Pieņemsim, kāpēc es ņēmu pašpārliecinātību tieši šo piemēru, tāpēc, ka es, varbūt pateikt, es neesmu pašpārliecināts cilvēks. Tā nav mana identitāte, bet es zinu, ka šīs dzīves laikā es esmu atnākuši šeit būt savā spēkā, un es zinu, ka būt savā spēkā ir būt pašpārliecinātai. Un es zinu, ka tas ir mans ceļš. Tātad es mācos būt pašpārliecināta, un es to mācos dažādos veidos, un es cenšos to ieviest tā kā savā ķermenī, tā kā mācīt, tā kā programmēt no jauna, kad ir droši būt pašpārliecinātai, ir droši izpausties, ir droši būt laimīgai, ir droši būt jautrai, ir droši būt radošai, ir droši būt tu, kas tu esi atnācis šeit būt. Jo mēs katrs ienākam šajā dzīvē kā jau kaut kādā, tā kā kaut kas, kas mēs esam lemti šeit būt. Un bieži vien arī dzīve to izveido, bet bieži vien arī tas, kas mēs atnācām šeit būt, dzīve arī bieži vien mūs var nobrūst ļoti prom no tā, kas mēs vēlamies būt. Un ar iemeslu, lai mēs sevi dziedinātu un kļūtu par to īstenībā. Es, piemēram, kādreiz noteikti biju ļoti nepašpārliecinātāka, un tagad es redzu, kā ar gadiem, vairāk ar sevīm strādājot, es kļūstu pašpārliecinātāk, brīvāk. Un, iemiesot kaut ko, kas mēs vēlamies būt, sāk to praktizēt, sāk to iekodēt savā ķermenī, ieviest savā ķermenī, lai viņš jūtās droši, lai viņš ne tikai ar prātu domā, esmu pašpārliecināta, bet lai es tiešām būtu pašpārliecināta, lai es justos pašpārliecināti, lai mans ķermenis arī jūtās pašpārliecināts, ka viņš jūtās, ka viņš drīkst būt pašpārliecināts, ka tas ir droši. Jo, ja ķermenis nejūtās droši būt pašpārliecināts, tad nebūs pašpārliecināts cilvēks. To es varu pateikt. Bet labi, jebkas, ko es varu pateikt, es varu apgriezt īstenībā, jo ir arī daudz cilvēku var spēlēt pašpārliecinātību, dēļ tā, ka viņi nepašpārliecināti ir tikai tā kā uzģērbot masku, un tas ir īstenībā kā savs aizsarg mehānisms. Tā kā, vienmēr visam ir otra puse, tāpēc es vienmēr saku, dzīvē nav viena patiesība, ir divas, un viņas ir pilnībā pretējas, un abas ir patiesas. Un, es esmu duāls cilvēks. Un es tā kā redzu, ka
jebkam ir abas puses vienkārši, un jebkas ir patiesa un nepatiesa, un jebkas, jo viena liela patiesība ir tas, kad ir abas šīs patiesības, un tā ir tā patiesība. Ir iemiesot to ar ķermeni, ne tikai ar domām un prātu, bet ar nervu sistēmu, ar visu sistēmu, kas mums ir kopumā, lai es būtu šis cilvēks, lai es būtu šī emocija, lai es būtu šī dzīve, ko es vēlos dzīvot. Un tas ir embodiment, praktizēt, strādāt ar savu ķermeni, un lai palaistu veco, lai kļūtu par jauno, lai radītu jauno. Un lai radītu to, ko tu vēlies, nevis to, ko tu nevēlies, jo visvairāk mēs parasti radam to, ko mēs nevēlamies, nekā to, ko mēs vēlamies, tieši dēļ šī iemesla, ko es iepriekš pastāstīju. Šīm neapzinātām reakcijām un pieredzēm un nervu sistēmas reakcijām un šiem mehānismiem un viss tā. Es te varu runāt mūžīgi, man ir jābeidz. Es ceru, ka radās kāda sapratne, kas ir tas embodiment, jo es zinu, ka es bieži to noteikti pieminēšu, jo tā ir viena liela dzīves sastāvdaļa no manis. Es aizmirsu pateikt, vēl veids, kāpēc es izmantoju, piemēram, embodiment, ir arī, lai regulētu savu nervu sistēmu, lai arī izspēlētu kaut kādas emocijas vai dzīves pieredzes, pieņemsim, jo, piemēram, lai es, piemēram, spētu dziedināt kaut kādu savas daļu, man šī daļa ir jāsajūt un jāizpauž. Un es tā kā caur, piemēram, dēju vai caur dziesmu vai kaut ko varu tā kā izspēlēt, kaut kādu savu aspektu, kaut kādu savu sajūtu vai emociju, kurus vēlos izpaust, lai es varētu to palaist vaļā. Un tas arī tā kā ir tā kā iemiesot šo emociju, iemiesot šo savus aspektu no sevis, tā kā ļaut šim aspektam izpausties, dot tam izpausmi un izpaust kaut ko, jo daudz mūsu aspekti nav īstenībā izpaudušies, un mēs turam daudz ko iekšā sevī. Un tad, es pielietoju arī embodiment, lai izpaust kaut kādas, šīs, piemēram, emocijas, gan arī, lai, tas ir, lai izlaistu stresu, un lai reāli sev dziedinātu, gan arī pēc tam arī es bieži vien vienkārši, lai noregulētu savu nervu sistēmu. Dažreiz man vajag, piemēram, izlaist stresu, un tad es, piemēram, uzslēgšu kaut kādu mūziku, kuras var ritīgi izlēkāties, izkratīties, lai izlaistu šo stresu, izlaistu šo emociju kaut kādu, piemēram, varbūt esmu aizkaitināta, vai arī nobijusies, piemēram, arī var būt skumjas un tā. Un arī es varu vienkārši ar embodiment praksēm, caur somatiku, piemēram, izlaist, piemēram, dusmas, caur kustību, caur elpu, caur skaņu, caur iztēlu, un visu to arī pielietoju, lai, piemēram, izlaistu stresu, izlaistu kādu emociju vai atļaut tam pustēties cauri, gan arī noregulēt sev, lai atgrieztos atpakaļ mierā, atgrieztos priekā, atgrieztos vienkārši, atslābinātos un atgrieztos drošībā, jo dažreiz mēs, piemēram, mums vajag izkļūt no trauksmes, un, lai izkļūt no trauksmes, mums ir jākustās, un, lai mēs varētu atgriezties šajā miera stāvoklī, pieņemsim, atgriezties drošībā, bet mēs arī varam iesprūst trauksmē. Tagad, kad ir tev lielāka skaidrība, kas ir embodiment, kā to var pielietot, kas ir tas vispār, ko tu redzi, ko es daru, jo es bieži vien visu kaut ko daru, un man liekas, cilvēki nesaprot, ko es daru. Man ir tāds, man vajadzētu varbūt kādreiz viņiem pastāstīt, lai viņi arī varētu tā kā to pielietot. Es gribētu, lai viņi arī to pielieto, jo man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka ir dažādi rīki, kā var palaist emocijas, kā var sajust emocijas, kā var būt ar emocijām, viņas pieņemt un mīlēt, gan arī savus aspektus sevis un versijas sevis, tā kā mīlēt sevi, pieņemt sevi, sadzirdēt sevi, uzklausīt, būt un sniegt mīlestību.
Un tai pašā laikā palaist, jā, šo stresu, gan arī tā kā iemiesot to, ko tu vēlies būt, tā kā praktizēt, izspēlēt to versiju, kas tu vēlies būt, vai arī šo transformācijas procesu, vai piedzīvot kaut ko, ko tu vēlies piedzīvot, jo bieži vien mēs radām to, ko mēs zinām, un, piemēram, ja mēs gribam radīt kaut ko jaunu, mums ir tas jāpraktizē, tā kā jāparāda sev, kā tas ir, piemēram, ja tu vēlies būt laimīgs cilvēks, tev jāsāk mācīties tā kā praktizēt prieku, laimi, tā kā pēc iespējas biežāk radīt brīžu, par ko priecāties. Es, piemēram, zinu, es kādreiz biju ļoti nelaimīgs cilvēks. Man kādreiz bija ļoti ilgi depresija, un man visa pasaule bija vienkārši palēka. Un tad, kad es sāku tā kā strādāt ar sevīm un gāju šim transformācijas procesam, man arī bija no jauna jāiemācās mīlēt dzīvi, no jauna jāiemācās būt priecīgai un laimīgai, un tā kā atrast veidu, kā es varu būt priecīga un laimīga. Un vienā ziņā tas sanāca dabiski, bet dažreiz, piemēram, arī man bija apzināti jāatcerās, pieņemsim, praktizēt to, piemēram, kā smaidīt, atcerēties, piemēram, biežāk smaidīt, tas ir kaut kas, piemēram, ko man pašā vajag joprojām vēl praktizēt īstenībā, biežāk smaidīt. Jo es kādreiz biju pieņēmusi, ka man nepiestāv smaidīt. Un tiešām tas bija mans pieņēmums. Man likās, ka es tos daudz skaistāk, kad esmu nopietnāk. Un es pieņēmu to, ka man nepiestāv smaidīgi, un es ļoti daudzās bildēs izties vienmēr nopietni. Jo man likās tādas izstos daudz reizes skaistāk, jo, kad es smaidu, es neizskatos tik skaisti kā nopietni. Un tas bija tā kā apzināta doma, bet kas to vada, ir kaut kas neapzināts īstenībā. Un īstenībā priekš manīm man ir jāpraktizē smaidīt. Un man tas nesanāk, sanāk dabīgi, bet arī nesanāk dabīgi. Es zinu, ka es varu smaidīt daudz reiz biežāk un daudz reiz, tā kā es jūtu, kad es daudz savu smaidu slēpju, noturu, vai tā kā viņš ir nokušināts. Es, piemēram, nejūtos tā, ka es ļoti tā varu smaidīt, un tas ir kaut kas, kas manī jāpraktizē. Tā kā jāsāk justies tā kā ērti smaidīt, jo es nejūtos ērti smaidīt. Un, jā, jo vairāk es tā kā praktizēšu, tā kā biežāk smaidīšanu sākšu tā kā justies ar laiku ērtāk, vairāk to pieņemšu. Jo retāk tu to dari, jo tas liekas tā neērtāk, neierastāk. Tāpēc ir jāpraktizē tas. Un jā, vislabākais veids praktizēt ir to caur spēli, jo daudzas lietas, ko mēs darām ar prieku, mums ir daudz tā kā vieglāk viņas iemiesot, ieviest. Un jā, es ceru, ka viss tas, šī informācija, ko es šobrīd ar tevīm dalos, tas tiešām tev ir ko paņemt un pielietot un noder, jo es vēlos ļoti dalīties, lai daudz cilvēku, kuri vēlās, viņiem arī ir šīs iespējas tā kā kļūt par versiju, kādu viņi vēlās kļūt. Es noderēs, es ceru, ka tev ir ko paņemt no šī, man bija prieks dalīties, un paldies, ka biji šeit uzklausīji mani, un ja tev rodas kādi jautājumi, ja tu vēlies kaut ko vairāk zināt vai saprast, lūdzu raksti vai raksti komentāru. Un jā, es ļoti ceru, ka tev bija kaut kas, ko no šī paņemt sev, kas var palīdzēt tev tavā dzīves ceļā. Un jā, uz tikšanos citā epizodē. Čau!